Šodien ir tik jauki laika apstākļi. Laba diena, lai parunātu mierīgos apstākļos, ko darīt, kad uz mums kāds kliedz. Un uz mums noteikti visiem ir kāds kliedzis. Tas izklausās apmēram šitā. Tu plikpaurainais tu domā, ka visu zini, visu laiku ar savām filozofiskajām domām. Da neko tu nezini, tu muļķis esi. Paldies! Lūk, piemēram, šādā te veidā. Un tādos gadījumos, ko mēs gribam darīt? Tad mums adrenalīns saskrien augšā, mēs kļūstam diezgan nemierīgi. Un tad vai nu mēs gribam aizbēgt, vai nu mēs gribam aiz bailēm ar viņu piekrist, un tālāk neturpināt šo te strīdu. Vispār gribam paņemt ar viņu sakauties. 3 pamata reakcijas uz šādiem te uzbrukumiem. Bet labi, ka ir arī 4. ceļš, un 4. ceļu mēs varam noformulēt pēc Arestoviča formulas. Tātad, kad uz mums kāds tik tiešām kliedz, un kad tas ir tāds regulārs scenārijs, ka tas notiek jau ne pirmo reizi, tad mēs tam varam sagatavoties. Mēs jau zinām, ka tas agri vai vēlu kaut kad notiks, un mēs varam laust šo notikumu gaitu, bet mums ir iepriekš jāsagatavojas. Tā atbilde šādos gadījumos sastāvēs tikai no 3 daļām. Es tūlīt parādīšu. Tāpēc vēl vienreiz pabļauj uz maniem kaut ko riebīgu, lūdzu. Da labi, tu plikpaurainais Es varu tevi aplamā vēl vienreiz, ja tu domā, ka tu esi tik gudrs un visu tas zinās. Kā man tev iestāstīja, ka tu vispār neko nesaproti, ka pasaule ir pavisam savādāka? Paldies! Tātad pirmā daļa atbildē ir, Mums bišķi jānomierinās. Iespējami mierīgi jāpasaka, kā tu jūties šajā brīdī. Un tā mēs tā arī sakām. Kad tu tik skaļi runā, tad es kļūstu diezgan satraukts. Un tādos brīžos es slikti saprotu, ko tu man saki. Pirmā daļa. Otrā daļa. Dod bļāvējam komandu. Un pasaki viņam, runā lūdzu klusāk. Tad es tevi sapratīšu daudz labāk. Trešā daļa. Informē pa sekām, ja viņš to nedarīs. Piemēram, ja tu runā pa telefonu, saki, savādāk es nolikšu klausuli. Otrais variants. Savādāk es tūlīt aiziešu projām. Trešais variants. Savādāk es tev tūlīt iesitīšu ar teikānu pa galvu. Un redzēsi, pēc šīs te formulas pielietošanas iestāsies tāda viennozīmīga pauze, tev saruna biedrs to visu pārdomās, un saruna jau sāks virzīties daudz konstruktīvāk.